kritieni, smagi kritieni, asinis, un visi to gaidīja, jo iebrauc vietējā veikalā, miesta veikalā, un saprot, ka tur ir tikai sverami rīsi un grūbas un garžu desluņas. Tā kā tu izēj no tā veikala ārā, tev vienkārši negribot spiežās asars pa acīm, tu jau biji uzbūrs ainu, kā tu ēdīs to un tur nekā nav. Kas ir Brooklyn? Ja tev cilvēks pajautāja, kas ir Brooklyn? Un vienā brīdī mēs saprotam, ka mēs ražojam un tirgojam tēkreklos. Un no rīta 5 iebrauc ar autobusu Varšavā un 8 vakarā izkāpu uz augstākā piedestāla pakāpienu. Vienkārši atbrauc atpakaļ un tev ir viena intervija pēc otras un liekas, kas tas ir pēkšņi. Tā kā vienīgi, kas nav mainījies, ir kafijas aparāts no pirmās dienas. Nu, varam? Varam. Tev ir kaut kāda ideja, kā mēs sākam parasti? Nē. Nav idejas. Bet ar to mēs arī varam sākt, ka nav idejas un ar pozitīvu. Sveiciens visiem 5. epizodē Zem ķiveres. Šodien mums īpašs viesis. Prieks pie viņa būt arī ciemos šeit maigajā, omulīgajā veikalā Brooklyn. Tepatās Stabielā vēl pašlaik. To redzēsim, kā būs nākotnē. Bet šobrīd Stabielā. Bet ir cilvēki, kur brauc ar velospēdu. Un ir cilvēki, kur ar velospēdu dzīvo. Šodien pie mums studijā ir cilvēks, kurš Latvijas velo kultūrā ir atstājis nospiedumu ar savu stilu, enerģiju un drosmi darīt. No laikiem, kad Rīgas ielās elpoja ar fiksīšu kustību, līdz brīdim, kad aizraušanās pārtap zīmolā, kopienā un veikalā. Viņa stāsts nav tikai par riteņiem. Viņš ir viens no fiksīšu kultūras pionieriem Latvijā, vairākkārtējs sacensību uzvarētājs, True Fix Crew radītājs un šodien veikala Brooklyn saimnieks. Gravela entuziasts un cilvēks, kurš joprojām tic, ka labākās sarunas notiek uz 2 riteņiem. Viņa stāstā ir gan adrenalīns un naktsbraucienu pilsētā, gan 3000 km piedzīvojums līdz Stambulai. Ir uzņēmējdarbība, izaicinājumi, kopieni un nemitīga vēlme radīt vidi, kur cilvēks attiekas nevis tikai iepirkties, bet piederēt. Šī saruna būs par kustību, par izvēlēm, par to, kas notiek, kad tu dari to, kas patiešām aizrauj. Un pie mums ciemos riteņbraucējs uzņēmējs, varbūt vēl kādu pats tu pieliktu klāt. Toms Alsbergs. Čau! Čau! Paldies par espresso ievadu. Man liekas, ka tu plus mīnus pateici visu, un mēs varam arī beigt, varbūt. Paldies visiem par epizodi. Izcils ievads. Lieliska epizode. Nu, kaut ko pats pielikt klāt arī vēl tādu, ko mēs nepieminējām, kas tev liktos. Nu, gan jau, ja mēs sāksim tagad šķetināt, gan jau, kad būs ko pielikt, bet diezgan ļoti kvalitatīvs un veiksmīgs ievads, es teiktu. Jā, man patika. Ejam pie pirmās tēmas. No fiksīšiem līdz Brooklynai. Fiksīšu kultūra. Daudzi sākumā pat varbūt jaunā paudze vai vidējā paudze nav piedzīvojuši šo fiksīšu kultūru. Tāds ritenis, kur uzkāp virsū vienā ātrumā minies, neapstājies, ja jābremzē, tad ir tikai viens variants apstādināt pedāļus vai nu palaist brīvgaitā un tad cerēt, kad apstāsies kādā brīdī. Un to fiksīšu kultūru tu Latvijā esi ievedis pats lielā mērā. Vai var pastāstīt par to, kāds vispār viss sākās? Nu, nebija es vienīgais un nebija es pilnīgi noteikti pats pirmais. Kas popularizē vai pacēla līmenī? Es biju viens no tiem, kas bija klāt tai aizsākuma saimei. Tāda mazā kopiena, kur mums bija savi tikšanās punkti. Tur katra mēneša, es jau neatceros, 1. otrdiena vai 2. otrdiena, es tiešām vairs neatceros. Un tad mēs zinājām, ka katru mēnešu tādā konkrētajā dienā mēs tiekamies 7 pie Kronvalda parkā, un tad vienkārši kaut kur, cik tur salasās braucēji un brauc vienkārši ar fiksīšiem. Bet tie jūs bijat kaut kādi entuziasti? Vai? Jā, tas bija tā kā pilnīgs entuziasms. Tas bija laiks, kad fiksīts vēl nebija nopērkams veikalā. Tas bija laiks, kad bija treka velosipēds. Latvijā tas īpaši baigi šajos laikos vairs nav attīstīts un populārs, jo mums treka nav. Bet ir lielās metropolu pilsētas, kur kurjeri kaut kādā laikā tos fiksīšu treka riteņus iznes uz ielām, sāka viņiem braukt pa ielām. Un tad vienā brīdī notika kaut kāds fenomens ap to velosipēdu, un tas kļuva par trendu. Tad, kad mēs to sākām darīt, tad vēl īsti tas nebija trends.
Nu, tā bija tāda forša aizraušanās, kur tu jūti, ka tas kaut kas tur ir, un viņš arī sāk vēlties tā fiksīšu bumba ar vienu lielāku. Un tad mēs vienkārši katrs tur meklējām kaut kādus rāmjus. Ideālā variantā, ja tas bija tiešām kaut kāds vecs krievu treka velosipēds, kuram ir treka velosipēdam raksturīgie dropauti, kā aizmugurējais rats iestiprinās, jo tad tu vari nospriegot ķēdi, jo ar tādiem šosejas riteņiem tu to nevar nospriegot, jo tā ķēde ir jānospriego. Un tad tas bija vienmēr, tad, kad sabrauc visi tie džeki kopā, es atceros vienmēr, tad visi nočiko kādu, kuram dropauti, un, šitas ir īstais. Kas tas ir? Pastāst varbūt tādiem, kas nezina klausītājiem, ar ko atšķirās tāds fiksīšu vai tas pats treka velosipēds zīmola, bet veids no parastā velosipēda, ar kuriem mēs pārvietojamies ikdienā. Kā jau es teicu, tas principā ir treka velosipēds, kuram nav brīvgaitas, respektīvi tu ar viņu fiksēts. Jā, viņš ir fiksēts, ja tu ar viņu ripo uz priekšu, tu nevienā brīdī nevar nemīties. Tev pedāļi visu laiku griezīsies. Tu vari tikai spiest tos pedāļus pretēji, tādā veidā samazinot ātrumu. Un pie nulles, kad jau tu esi apstājies, tu tehniski vari sākt braukt atpakaļ gaitā, ja tu to māki. Bet, vienmēr sakot, viņam nav brīvgaitas, un tas ir treka velosipēds. Pastāst par TrueFix Crew. Kā tas radās? Vai tā bija arī daļa no šīs fiksīšu kultūras? Vai tas bija kaut kas cits? Tieši tā tas arī bija. Mēs sākumā sākām braukt ar fiksīšiem, un tad mēs 3 draugi, es, Artūrs un Ingmārs, mēs tā kā dienā tikāmies, mums bija tie sabūvētie ričuki, un tad mēs vienu vakaru no kaut kurienes no punkta A uz punktu B braucām pa VF tiltu, braucām pāri tanī brīdī, un tad mums bija, mēs tur brainstormojām pa ceļam un domājām, ka mums jāuztais ir savu mazo tā fiksīšu apvienību, kas mēs tur esam un kur mēs gribam braukt un kas mēs gribam būt, un varbūt jāuztais logo, un uz VF tilta radās nosaukums TrueFix Crew. To mēs kaut kā atceramies. Tas tāds zīmīga vieta, jā, priekš TrueFix Crew. Un principā tā tas arī sākās. Tad mūsu draugs tetovētājs Jānis no Rīgas Tīns, viņš uzzīmēja to slaveno TrueFix Crew skeleta galvu, kas tajā fiksīšu periodā kļuva par kulta simbolu. Viņš bija kā mūsu logo, bet tajā pašā laikā mēs viņu vienā brīdī sākām štancēt uz tēkrekliem, no sākuma uz savējiem. Atvērām drēbes kapi, visus liekos tēkrekls, kurus nav žēl, vienkārši uz sietspiedu nodrukājām ar to skeletu galvu, un tad visi saka pēc tās skeletu galvas prasīt. Un domājam, uztaisījām tur 50 tēkreklus draugiem. Pēc pāris dienām saprotam, ka mums vairs nav tēkreklu. Un tad mēs pasūtījām vēl tēkreklus, un to naudiņu laiku likām atpakaļ tēkreklos, un vienā brīdī mēs saprotam, ka mēs ražojam un tirgojam tēkreklus, un tad jau dibinājās arī SIA TrueFix Crew, un joprojām tas SIA arī ir. Viņš ir tikai tagad zem Brooklands. Bet ko nozīmē tas TrueFix Crew? Tie trīs vārdu savienojumi. Ir kaut kādas storijas vai labi skan? Labi skan, tas ir tā kā street slangā izrunas formātā uzrakstīts tā kā TrueFix Crew. Tā kā patiesi fiksēta banda apvienība. Tā mēs, tas, bišķiņ slēpti, tas tā kā caur tos ielas sarunu valodu uzrakstīts. Un, tagad mēs, tas vienkārši tev nāk līdz kā uzņēmuma nosaukums. Tas bija jau 15 gadu atpakaļ, bet ir prieks, ka tas joprojām dzīvo un nekur nav pazudis. Un, kas zina, varbūt būs lielā skeleta galvas atgriešanās, comebacks. Kas zina, noteikti novēlam. Bija tajā laikā arī sacensības, piedalieties arī kaut kādās sacensībās vai organizējāt tās pašas kopienas ietveros, vai tomēr tas bija tāds vairāk laba laika pavadīšana, izbraukšana kopā ar True Crew? Sākumā tas bija, tur vēl nebija TrueFix Crew vispār nekur dzimis, un tas bija vienkārši pavadīšanas laiks uz ričukiem, ko mēs visi tur deldējām krēsls, riepas un vienkārši pavadījām foršu laiku.
Tad radās kaut kādi varbūt pasākumi, mazās tur sētu gonciņas, tur vairāk tādi izklaides pasākumi uz fiksētajiem ričukiem. Tad, kad radās jau True Fix Crew, tad bija tas periods, kad es pamēģināju tās slavenās Red Bull minidroma sacensības, uz kurām es aizbraucu. Mēs no sākuma visi True Fix Crew, mēs busā sakāpām, aizbraucām uz Tallinu, uz tām minidroma gonkām un baigi labi pavadījām laiku. Bet man personīgi bija tā, ka es tur to visu dienu tur muļājos pa augšgalu tanī topā un beigās kaut kā jau iespējams pātri kaut ko sāk svinēt un bija sajūta, ka es jau uz piedestāla tiešām, nav varianti, ka es tur būšu. Beigās es paliku 4. Un tas man bija tāds, ka baigi tuvu bija, un tā tomēr ir Red Bull gonka, un kaut kas tur tā kā aizķērās visā tanī, un tad es vienkārši klusītēm noskaidroju, kur ir nākamā gonka, sapratu pēc pāris nedēļām Polijā, Varšavā, un tad es aizbraucu viens uz turieni. Es aizbraucu uz Poliju, uz Varšavu viens pats, jā, es no rīta 5 iebraucu ar autobusu Varšavā un 8 vakarā es kāpu uz augstākā piedestāla pakāpienu. Un tas bija tāds liels game changers, kā to saukt, ne latviski. Tanī brīdī es pat īstenībā neapzinos, cik daudz kas mainījās. Un, tas bija tāds mazs aizsākums, kad tā sniega bumba izvēlās 3 reizes lielāk. Es braucu nākamajā dienā ar autobusu atpakaļ uz Rīgu. Un es tikai saprotu, ka man zvana visādi žurnāli, avīzes, tur ziņas. Un vienkārši atbraucu atpakaļ, un tev ir viena intervija pēc otras. Un liekas, kas tas ir pēkšņi? Tā kā ne no kā ir kaut kas, tu vienkārši pamēģināji vienu gonku, sanāca. Un tas bija nākamais, laikam, dzinuls man, kad, jāiet vēl tālāk. Un tad es braucu uz nākošajām gonkām un visur cīnījos par to. Man mērķis laika bija tas augšējais. Bet kādas ir tās sacensības? Tas ir trīkijātais vai jābrauc kaut kāda trasīte? Vai kas tur bija minidroms, bija Red Bullā tāds labs koncepts, kā jau Red Bullam viss, ko viņi dara, ir jābūt ar savu stilu, ir jābūt kaut kam unikālam tā, ka tas, tur, kur tas notiek, cilvēki, kas atnāk skatīties, lai visiem ir tāds, wow, šitas ir forši vai šitas ir super ekstrēmi. Tā, kad tas nav visiem. Un viņi bija uztaisījuši tā kā lielo treku ovālu, tikai 10 reizes vai cik reizes mazāk. Viņš bija super maziņš, tāpēc tas ir minidroms. Tā kā velotreks, tikai super mazs, kuram tas apaļu garums ir, ja es nemaldos, bija 35 metri. Principā 10 apaļi bija jābrauc, un tie bija 350 metri. Tāds normāls sprints, bet tev ir tā māksla, ka tas jādara ir ar to fiksīt, un tas virāžs izbraukt tanī maksimālajā ātrumā. Tur bija kaut kas šeit jāsaslēdz, un kaut kāda ritma jādabū, un, protams, kājās bišķiņu spēkam jābūt. Un to visu saliekot kopā, tad vienkārši jautri pavad laiku. Šobrīd arī vēl ir tādas sacensības. Ir tas attīstījies kaut kur, vai kā ir? Katram ir savu kāpumi, kritumi, kalni, lejas, bet kā ir ar fiksīšu kultūru? Kāda ir šobrīd tā situācija Latvijā? Tas ir... Man liekas, kā daudzām lietām, viņām ir jāatnāk, viņas tā kā fiksītas. Man liekas, ļoti daudz cilvēkus vispār aizved līdz velosipēdam, un tie, kas varbūt tur nekad nebija plānojuši dzīvē tā kā es. Man nebija plāns iepriekš tur, ka es braukšu, trenēšos un būšu pēkšņi atlēts, un visi domās, ka Alsbergs, tas jau tas Red Bull atlēts. Es nekad neesmu bijis Red Bull atlēts, un man Red Bulls ir palīdzējis daudzās lietās un atbalstījis, bet man neviens nekad nav maksājis par to algu. Tanī laikā tas bija tāds foršs hobijs, ko tu pats sponsorēji, tu dabū kaut kādu atbalstu, kas bija vairāk tāds materiāls, tehniskais atbalsts no
sadarbības partneriem atbalstītājiem, jo, nu, bija, protams, parētam arī kāds, kas tev kaut kādu naudiņu iedod, nu, kas tev vienkārši tajā laikā palīdzēja aizbraukt, jā, nezinu, uz Ņujorku vai aizbraukt uz Londonu, uz sacensībām vai uz, nezinu, Glasgowu un atbraukt atpakaļ. Tā kā tas neko tas sedza ceļa izdevums, dzīvošanu iespējams, bet tāpatās tas viss bija uz saviem pleciem bet ļoti... Bet kā ir šobrīd ar to fiksīšu kultūru Latvijā? Viņa ir pilnībā beigusies, vai viņa ir pārtransformējusies kaut kādā veidā? Tas fiksīts viņš vienā brīdī vienkārši, viņš palika arvien populārāks, un tad vienkārši katrā veikalā tu varēji gandrīz jau aiziet un nopirkt fiksēto ričuku. Gadiem ejot, tas fiksīts, nu, viņš vairs nebija īsti pat arī fiksīts, jo visi nāca ar tām flip-flopu rumbām. Vienā pusē ir fiksēts zobrats, un otrā ir brīvils. Un, lai tu tirgotu kaut kādu ričuku, nu, viņš tev, jebkurā gadījumā jātirgo velosipēds ar bremzēm. Jo treka ritenis, tu viņu tirgo priekš atlētiem, lai viņš brauc treka ovālā. Fiksīts, viņš tev ir jātirgo ar bremzēm. Un tad ļoti daudziem, kad ņems nost bremzes un tā, bet laikam ejot, lielākā daļa, nu, pat mums Brūklinē, kas nāca un prasīja, es gribu fiksīt, īstenībā viņš grib savu to single speed ričuku, viņam nevis vajag fiksīt, bet viņam vajag single speed. Un tas varbūt arī pat labi, jo, nu, zināmā, nevajag visiem braukt pa ielām ar velosipēdu bez bremzēm, bez brīvgaitas. Nu, tāds periods bija, viņš bija visā pasaulē, nu, mēs nebijām unikāli, nu, pa visā pasaulē. Tā kustība brauc pa ielām bez bremzēm un, nu, teiksim, tā pārkāpt noteikumus mēs tā skaitā, nu, tāds savu veidu jaunības maksimālisms. Tagad fiksīts ir, viņš joprojām eksistē, ne tādos apjomos kā tajā laikā, bet viņš ir ļoti labs pārvietošanās līdzeklis pilsētai, viens ātrums, tev priekš Rīgas baigi vairāk nevajag, mums kalnu te īsti nav, vienīgie kalni ir tilts, kurā jāuzbrauc vienā pusē augšā un otrā jānoriko lejā. Tā kā ar to viena ātruma single speed ričuku ir pilnīgi pietiekami. Viņš prasa maz rūpes, nu, tehniski uzturēt kopt. Tā kā ļoti labs piemērots pilsētai pārvietošanās līdzeklis. Super. Ejam tālāk. Laikam ejot, fiksīšu kultūra varbūt radās kā kaut kas lielāks. Velosipēdu pasauli pārtapa tev par biznesa jomu, kā jau pats minēji, un pārtapa par veikalu Brooklyn, kur mēs esam šobrīd, un ir arī tavu pamat nodarbošanās droši vien vienā vai otrā veidā. Un šobrīd jau veikals Brooklyn ir kļuvis par tādu kā kustību, varētu teikt. Cilvēki nāk, satiekās, brauc izbraucienos vairāk kopā. Kas ir Brooklyn? Ja tev cilvēks pajautāja, kas ir Brooklyn, vai tas ir veikals, kur var atnākt un nopirkt kaut ko, vai tā ir kopiena? Kas tev ir Brooklyn? Brooklyn, man viņu negribās saukt par veikalu. Es viņu vairāk dēvētu kā tāda velo kultūras vieta. Nu, skaidrs, ka arī Brooklynai ir jāmaksā rēķini, īres, algas. Bez tā, nu, Brooklyn nevarētu pastāvēt, tāpēc, ka loģiski kaut kāds bizness ir jādara, lai tas viss varētu vispār notikt un tas Brooklyns ritenis kustēties uz priekšu. Bet Brooklyn, jā, viņa, kā jau es iepriekš stāstīju, viņa principā radās no tā viena tēkrekla, no Trufix Crew. Tas ir pats aizsākums Brooklynai. Nav nevienā brīdī bijis plāns, kad tur mēs ar Artūru un Ingmāru sanākuši kopā. Tagad, nu, veči taisam biznesu, taisam biznesu. Ko daram, nezinu, nu, taisam tēkrekls un moška veikals sanāks. Nu, nē, tā nebija. Tas vienkārši mēs ļāvāmies tai plūsmai, kas bija sākumā fiksīts, tad Trufix Crew, tēkrekls, un tad tas tēkrekls pārauga. Nu, jā, viņš gāja ar vienu plašāk, un tad mēs vienkārši paralēli tam tēkreklam, tas bija, nu, tā kā pamatā mums likās, ka riteņbraucējiem, draugiem, kas uz fiksīšiem ričukiem brauc, kad tie pamatā to pirks, bet, nu, pirka visi. Bet mēs tā kā gribējām tos riteņus arī joprojām studēt un atbalstīt, un tad vienkārši sākumā sākām tur
Mums bija sadarbība ar pāris labiem lampiņu brendiem vai tur saslēdzējiem. Tad mēs tirgojām saslēdzējus, lampiņus, un tas sortiments kaut kā tur auga, tur likām klāt pa lietai. Un tad mēs ar visu to tēkrekla biznesu bijām biznesa inkubatorā Andreja salā iestājušies, un tur mēs nodzīvojām vairākus gadus. Un kā jau visi inkubatori vienā brīdī viņi vienkārši beidzās. Un tad, kad viņš beidzās, tad tev jādomā, ko darām tālāk. Mums bija foršs office tur rentos gadus Andreja salā, un tagad vai nu jāmeklē jauns, vai tad vienkārši kaut kā salikās, kad tās pirmās Brooklyn's telpas, kas ir Kuģi ielā pretī bibliotekai pie Akmens tilta, tur bija mūsu vieniem draugiem paredzēts vērt vienu citu veikalu vaļā. Viņi neatvēra tieši pirms atvēršanas, un tā mēs paņēmām tās telpas ar domu, ka tas mums būs veikals, office, kad joprojām tur mūsu tēkrekli, kur paņemsim vēl tur kaut ko no ričukiem vairāk. Es jau braucu savos Red Bull minidroma pasākumos, un tad man bija tur jau sadarbības un kontakti ar fiksīšu brendiem visādi, un tad sākās tur lēnām riteņi ieplūst mūsu veikalā, ofisā, un tad lēnā garā tas pārņem, un šobrīd tēkrekls pilnīgi ir pārņēmuši ričuki, aksesuāri, veloservis. Vienīgi, kas nav mainījies, ir kafijas aparāts no pirmās dienas. Tā kā, jā, Bikes and Coffee, tas ir laikam tas koncepts, kas bija tā kā sākumā domāts, kad mēs gribam būt tā kā Rietuma Eiropā, kur ir foršie visādi tie community veikaliņi, kafenes, kur džeki pirms treniņiem tiekās uz espresso vai bulciņu. Un tad mauc tālāk vai pēc treniņa piebrauc un parunā. Sākumā bija tā, kad ienāk cilvēki, kas jums te ir kafene vai veikals, kas tas tāds ir. Arī joprojām ir pa brītiņam kāds ienāk un kaut ko tādu uzjautā, bet laikam ejot, tas ir palicis normāli, kad koncepta veikali tagad ir visos stūros, un katram ir gandrīz kafijas aparāts, bet tādā laikā sākumā daudziem likās jocīgi, kāpēc jums ir ričuki un kafija. Pastāst par tiem challenge'iem, ko jūs arī kā Brooklyn esat izveidojuši. 100 km challenge, nobrauc 100 km, dabū kafiju pa brīvu. Vēl jums ir Banana Gravel Republic, kas droši vien ir populārākais savā ziņā, vismaz tādā velosaimes vidū. Vēl vairāk ir, kā tie tavas paša idejas, paņemti koncepti no ārzemēm? Nē, tie 100 km coffee challenge, es pat, ja godīgi, vairs neatceros, no kurien. Man liekas, ka tā ir pilnīgi mūsu ideja, kad likās, kad agrā pavasarī, kad vēl īsti neviens nav pamodies, vai kad kaut kādi pirmie ekstrēmākie riteņbraucēji jau tur sāk braukt, ir augsts un tā. Un tad liekas, ka tev gribās ātrāk stimulēt, lai cilvēki brauc atsāk to velo sezonu pēc ziemas. Un tas bija tāds labs stimuls, kad kur mēs dabūjam cilvēkus pie sevis, un ir forši, kad viņi to tiešām arī dara, jo tā viena kafija, ko tu saņem pēc 100 kilometriem, tas tev neko dižu nemainīs, bet tas visiem tāds patīkams stimuls un finišā tāda mazā medaļa, ko tu, šito es nopelnīju. Un, jā, no sākuma tas bija ar tādu domu, kad, lai tā kā stimulētu tur sezonas sākumā, pēc tam vienā brīdī tu saproti, ka tev cilvēks sāk jautāt, kad jums jau beidzās, kad atkal būs nākamais, un tad tu uztaisi tā kā vasaras vidū, un tad saproti, ka tur nāk jau pavisam citi cilvēki, braucēji, un tad ir daudz tādu, kas pirmo reizi ir, viņš atbrauc un stāsta, es pirmo reizi dzīvē nobraucu 100 kilometrus, tā mugursoma, tas nebija tur laba ideja, un tad saproti, kad tu esi jau līdzis, varbūt cilvēkiem, kuriem tas liekas kosmos, tie 100 kilometri, kad viņš ir to tīri apņēmības pēc ir pamēģinājis izdarīt. Un tajā pašā laikā ir super daudz cilvēki, kas kopš tās pirmā gada, kad mēs taisījām pirmo coffee challenge, man uzreiz ir galvā 3 cilvēki, ko es atceros, kas atbrauc un šis ir mans pirmais tur simtnieks vai kaut kā līdzīgs stāsts. Un tad ir 2-3 gadus vēlāk, viņš brauc tos
nedēļā 2-3 tos 100 un pēc 2-3 kafijām brauc pie mums ciemos. Un tad, kad viņš ienāk tajā laikā, tad skaties, tas ir kāds projekts vai kur viņš jau pēc 2 gadiem ir nopakojies ar labu riteni, ar pilnu formu, datoru, velodatoru, viss kā jābūt. Bet viņš sāk ar mugursomu plecos 100 kilometrus, un tādi ir daudz, un par tiem ir vislielākais prieks, ka tu esi dabūjis kādu, kurš vispār nebija plānojis braukt ar riteni, un pēc pāris gadiem tas ir viņa hobijs un aizraušanās. Kā ar Brooklyn Fest? Arī cilvēki no malas var piedalīties. Super izaicinājums vai kustība arī savu veidu. Pastāst par to vairāk. Un pārējiem arī, ko jūs organizējat vēl tādi, kur tāds brīvā stilā nav tāds ierobežots. Labi, varbūt ir atsevišķāk, kur ir ierobežot, bet tomēr jebkurš brīvi pirmo reizi uz velospēdu vai braucis, vienmēr ir pārtī grupas brauciens vai vieglāka klase. Jā, tas, kad gribās, lai tas velo pasākums, ko tu esi iecerējis organizēt, pirmkārt, visas, kas iet no Brooklynas, sākās, tās nav sacensības. Parasti tās nav sacensības. Gravel fests, piemēram, tas ir, tu vari ierasties 11 no rīta vai 2 pēcpusdienā, tev vienkārši ir laika limits, līdz kuram tev ir jānobrauc kādu no tām distancēm, ko mēs tur esam saģenerējuši tam pasākumam. Un tas ir tāds foršs pasākums, kur var piedalīties jebkurš. Un tu atbrauc, izvēlies savu maršrutu, izvēlies, tu brauks viens vai brauks, nezinu, ar saviem čomiem vai otru pusīti kopā un super forši pavadi dienu, izbrauc kaut kādu maršrutu, visticamāk, ko nekad dzīvē tu neesi braucis, ko mēs tur esam saģenerējuši, un dienas beigās visiem ir vēl pasākums, tusiņš un tur lielā balvu izloze, jo tā ir balvu izloze, tās nav sacensības, kā es teicu, tāpēc piedalās visi, kas ir nobraukuši kādu no tiem apļiem, un tāds super foršs saliedēts pasākums, kas visiem beigās šausmīgi patīk, un tad atkal tas, kad būs nākamais. Bet mums tā problēma, kad mums sezonā, tad, kad var organizēt tos pasākums, tad mums arī beidzot ir beigusies nesezona, un tad mēs varam audzēt muskuļus tīri finansiāli, lai gatavotos nākamajai ziemai. Bet tad vasarā gribās taisīt tos pasākumus, organizēt visādas lietas, bet tā laika ir bišķiņ maz, un tad ir jāsabalansē, ko mēs varam saorganizēt un starp visiem darbiem un lietām. Gribās arvien vairāk tos pasākumus, bet tas prasa daudz. Kā tev ir, varbūt nedaudz tāds grūtāks jautājums, daudz tev visu kaut ko ir devis noteiktā riteņbraukšana un Brooklyn un kā tāda, bet kas tev ir, varbūt, ko tev velo ir atņēmis, vai šī velo kustība un Brooklynas kustība? Tāds varbūt dziļāks noscīt. Protams, tu izvēlēs, cik tu dziļi gribi iet. Bet... es nezinu, no sākuma liekas, ka 100 punktu man kaut ko ir atņēmis, bet tas ir... Es varu būt tikai laimīgs, kad mans tas hobijs, man aizraušanās, man ir kļuvusi par ikdienas darbu un maizes darbu. Kad es joprojām ar super prieku eju katru dienu uz savu Brooklynu un ar tādu aizrautību, kad es zinu, šodien notiks tas, vai būs tas, vai atnāks tur tās preces lietas, un tur tas cilvēks ļoti to gaida, tas būs priecīgi. Tas ir, kad tas izaug no kaut kādas tādas aizraušanās un hobija, tad es pat nevaru kaut ko nosaukt, ko es varētu pateikt, kad es esmu pazaudējis. Nē, es esmu tikai iegūst no viss šī. Un tu vari tikai pilnveidoties pats un pilnveidot Brooklynu un iet tālāk un būt vēl labāks es un labāka Brooklyna priekš visiem, kam durvis ir atvērts, un viņas ir atvērts visiem.
Nu, ieskicē varbūt īsi, kas ir tas galvenais, skatītājiem interesē, kas ir ienākuma avots jūsu galvenais, vai tas ir kaut kas no visa, vai tie ir velosipēdi, vai kas ir jūsu tas, ko jūs pārdodat visvairāk? Nu, diezgan tas ir kaut kas no visa. Nu, skaidrs, tā kafija ir tāds palielam, nu, blakus lieta, forša blakus lieta, kad tu atnāc uz servisu, tu vari iedzert kafiju, vai tu atnāc parunāt, pakonsultēties par lietām, par aksesuāriem, detaļām. Nu, vienmēr tā kafija, viņa figurē tur blakus, un viņa iespējams ir kaut kas tāds, kas tev citreiz liekas, nu, it kā man neko nevajag, bet ieiešu, iedzeršu kafiju, un varbūt paskatīšos vai painteresēšos par kaut ko. Nu. Kafija ir viens, kafija ir tā kā forša blakus lieta, kas tev padara savādāku nekā citi veikali. Un tajā pašā laikā, nu, servis noteikti ir stūrakmens, velo tirzniecība, nu, viņa gadu no gadiem mainās, nu, tāpēc, kad tad mums ir Covid, tad visi pērk visu un visi velo veikali vienkārši var tirgot visu, tad beidzās Covid, tad ir milzīga pārprodukcija, tad visi dzīvo uz vaiprātīgām atlaidēm, tad te ir bizness, te vairs nav no tiem riteņiem bizness, un tāpēc nu, mēs kā centra veikals, mēs esam mazs veikaliņš, mums nav milzīgs angārs ar milzīgu noliktavu, kur mēs tagad varam turēt arī nenormālāko velo stoku. Nu, mums nav tāds koncepts. Un visticamāk arī tāds nebūs, nu, kamēr mēs būsim centra veikals Rīgas centrā. Jo, nu, te noliktavu turēt nav rentabla un nav vajadzība. Jā, servis, aksesuāri un komūna, kam tu taisi pasākumus, kas pie tevis nāk, un viņi atgriežas, tu viņiem uztais 100 km coffee challenge, uzdāvina kafiju, nu, viņš pēc pāris dienām, nedēļas vai mēnešu, viņš tāpatās pie tevis atkal atgriezīsies, un tā kā pa bišķiņam no visa, tas arī ir tas Brooklyn's atslēga. Super. Ejam pie nākamās tēmas par gravelu, velo piedzīvojumiem un dzīves ceļu uz divriteņa. Ne tikai fiksīšu, Toms arī gravela entuziasts, tāpat kā daudz velo cilvēku meklē grāns, brīvību un piedzīvojumu. Izbraucienu, pasākumu, sacensības kopā ar citiem. Tas viss ir daļa no velo maģijas. Kā tu nonāci līdz gravela velospēdam? Fiksīša, bija kaut kas pa vidu šoseja vai MTB, un tad gravels pārtapa, vai gravels tā kaut kā dabīgi ienāca tavā ikdienā? Un šobrīd, nu, cik skatoties un sekojot tev līdz sociālos tīklos, gravels ir droši vien 99% no tavas ikdienas. Nu, šobrīd gravels pilnīgi noteikti ir tā kā pāri visam, nu, par riteņiem runājot. Jā. Bet ar fiksīšiem bija tā, kad beidzās tas Red Bull seriāls. Tad es veiksmīgi ielieku nākamajā fiksīšu, nu, es pat to sauktu tāda fiksīšu rockstar ēra, kas bija kritērijs, Red Hook kritērijum gongs, kas bija kaut kas pilnīgi pretējs tam minidromam. Tur bija krietni garāka tā vienas sacensības brauciens, bet, nu jā, kaut kas pilnīgi cits. Es vienkārši tīri intereses pēc domāju, ok, piereģistrēšos tur Barcelonas Gonkai, aizbraukšu apskatīties, kas tas tāds ir. Jo tā fiksīšu komūna, nu, ne tikai Latvijā, arī globāli, man pateicoties Red Bull pasākumam, bija nu, labi zinām un mani zināja. Un man bija tā, kad es piereģistrējos Barcelonas Gonkai, es ieliku Instagramā postu, kad es piereģistrējos vai savam pirmajam kritērijam. Tad 5 minūtes vēlāk man uzrakstīja viena spāņu komanda ar piedāvājumu, varbūt tu gribi braukt ar mūsu riteni. Ok, labi. Pēc nedēļas viņi jau man bija atsūtījuši riteni, nopirka biļetes un tā es sāku braukt komandā. Un cik gadus es piedalījos visos Red Hook posmos, jā, jo tur parasti bija tikai 3 vai 4 posmu gadā, tur Ņujorka, Londona, Milāna, Barcelona. Bet tas bija tāds globāli, nu tur visi juka prātā par to Red Hook. Tas bija, beidzās tas minidroms un tad sākās tas Red Hooks.
Nu, tur visi mēs bijām ar rockstāru. Tur bija cilvēki, kas nāca skatīties. Viņi zināja, ka tur būs kritieni, smagi kritieni, asinis, un visi to gaidīja, jo tur 80 cilvēku uz līnijas bez bremzēm ar fiksētiem ričukiem vienkārši gatavi braukt vaiprātīgā ātrumā un cīnīties pa katru centimetru. Un, nu, tās sekas tur brīžiem mēdz būt ļoti skarbas, bet tas bija ļoti skaists posms tādā fiksīšu ērā, un tas bija arī noslēgums tai visai fiksīšu padarīšanai, jo tad, kad beidzās redhooks, tad arī, principā, fiksīšu tās uzplaukums tā kā, nu, visā pasaulē viņš vienkārši beidzās. Nu, fiksīts joprojām ir, bet viņš beidz tādu savu būt kā kults tādā velo industrijā, jo tas bija ļoti skatāms pasākums. Un tad beidzās redhooks, un es domāju, man visu laiku bija, cik gadus es gatavojos tam Red Bull minidromam, tad bija redhook kritērijs, kad es arī dēļ kritērija sāku trenēties pie Jāņa Mūsiņa, jo es sapratu, ka tas ir kaut kas pilnīgi cits, un man ir jādara lietas savādāk, un es šito ballīti es nezinu, un es kaut kā veiksmīgi saburzējos ar Jāni, un tā es līdz šai baltajai dienai esmu viņa paspārnē, un visi mani treniņi aiziet viņam uz treniņu pīku jau kuro gadu. Tā kā Jānis visu laiku man trenē, un pēc tā redhook kritērija, kad tas beidzās, man likās, nu, man kaut kas ir jādara, man vajag atkal kaut kādu to burkānu nospraust, kam es tagad trenēšos, ko es darīšu, vai ko es cilvēkiem Brūklenē, viņi nāk pie manis. Viņi sākumā nāca visi par fiksīšiem un konsultēja par tiem ričukiem, par detaļām un aksesuāriem un lietām. Un tad es vienkārši nakts vidū domāju, bikepackings, tas sāk tur figurēt manā Instagram burbulī, un tad es sāku sekot līdzi ar vien vairāk visādiem tur piedzīvojumu meklētājiem. Un tad es vienkārši vienu nakti izdomāju, es taisu sev velo braucienu, es vienkārši tā arī naktī tur gultā guļot, izdomāju, tie varētu būt apmēram 3000 km. Tad es galvā parādījus novilku tādu riņķi un domāju tā, kurā virzienā es braukšu, kur es neesmu bijis. Stambula 3000 apmēram, izskatās, varētu būt labs piedzīvojums arī tās valsts, lai no Rīgas līdz Stambulai tiktu. Tur lielākā daļa tās valsts es neesmu bijis. Labi, braukšu uz Stambulu. Un tad man bija, es sapratu, man uzreiz tas ir jāpaziņo publiski, jo ja tu to turēsi pie sevis, es jau 2 gadus to ideju galvā muļāju, kad es taisīšu kaut kādu lielo bikepacking ceļojumu. Un tad 2 gadus to muļā, un līdz brīdim, kad es saprotu, man jāpieņem lēmums, un tad, kad pieņem lēmumu, es to izziņoju, un viss, man nav atkāpšanās ceļa, man augustā ir jāstartē savā 3000 km piedzīvojumu braucienā. Tajā laikā, kad es to darīju, tad tas arī tāds bikepacking un ultra racings vēl bija tādā aizsākumā. Un es vienkārši ielecu, acīm redzot, atkal kaut kādā jaunā nišā. Un tad pēkšņi visi pie tevis nāk uz Brūkleni, lai konsultētos par velo somām, par to, kas ir jāņem līdzi, ko tu vari paņemt vispār līdzi, kas tev tur salien tenīs somās, un cik tev bija svars tavējam ričukam ar visām somām, kas viss ir super svarīgi. Un kamēr tu tur neizēji tai ballītei cauri un neapdedzinies, tu vienkārši nezini, tu nevari zināt. Un katram ir savas vajadzības, tāpatās. Es nevaru arī visiem pateikt īstās atbildes un iedot. Un tā kā, jā, tas bija foršākais atvaļinājums 16 dienu garumā no Rīgas līdz Stambulai. Joprojām viņš ir, man laikam, vienā no augstākajiem plauktiņiem manā listē, ko es esmu darījis. Bet es baigi daudz šādus braucis. Silka Mountain Race laikam bija. Silka Mountain Race, jau uz Stambulu tie bija 3000 km, ko es braucu pilnīgi solo, un tas man bija kā atvaļinājums. Es diezgan tādā ātrā tempā gan to darīju, tāds man bija mērķis. Ja es gribu, es apstājos un baudu tur to miestu, pilsētu vai kalnus. Tad Silk Road Mountain Race tā bija jau ultra gonka,
Ultra Racings, ko es ar Jānu Višķeru braucu kopā pāru klasē. Mēs tā izdomājam, jo Jānim jau bija iepriekš arī pieredzes vairākas ar ultra sacensībām. Man bija tikai viena pieredze, kas bija Maroka, kur es iepazinos ar Jāni. Un tad mums tur Marokā abiem diezgan labi gāja. Un tad es vienu vakaru izdomāju, ka Jāni, varbūt es viņam tā kā piedāvāju. Varbūt braucam tā kā pārklasē abi divi uz Kirgistānu, kas, Jānis jau bija bijis vienreiz Kirgistānā. Viņš zina, cik tur ir smagi, grūti un kas tā par Eli ir, tā joprojām ir viena no pasaules grūtākajām mountain race sacensībām, kas ir bez ārēja atbalsta. Tu sāc ar savām velosomām un viss, kas tev tur ir iekšā, tam ir jāpietiek tiem 1800 kilometriem. Mums tās bija 9 dienas. Un ēdienu ar nekur ne pa vidu jūs neņemat viss līdzi vai kaut kur jūs tomēr piestājat? Nē, tu jau pa ceļam, tu vari braukt veikalos un pildīties un ēst, ko viens sirds kāro. Vienīgais, ja tur ej un atrod Kirgistānas vidienē vai pie Ķīnas robežas, tur bija dienas, kad tu vienkārši 2 dienas brauc uz tiem pāris snikeriem un iebrauc vietējā veikalā, miesta veikalā un saprot, ka tur ir tikai sverami rīsi un grūbas un garš desluņas. Tā kā tu izej no tā veikala ārā, tev vienkārši negribot spiežās asars pa acīm. Tu jau biji uzbūrs ainu, kā tu ēdīs to un tur nekā nav. Tu vienkārši izej ārā un turpini ēst savus snikerus vai gumijas lācīši, kas tev tanī somā ir palikuši. Un tad cilvēki varētu jautāt, kur tā bauda? Tā bauda ir to visu izdzīvot un tie savvaļas zirgi, tie kalni, viss, un tas ir vienkārši kaut kas, kamēr tu nenonāc tur tanī vidē un necīnies ar visām tām grūtībām, kas tev ir, un tu pat neapzinies, esot pat tur, tu pat neapzinies, cik tas tanī brīdī ir sasodīt grūti, tu vienkārši dari, jo tas ir, tev nav atpakaļ ceļi, tu esi ellē ratā starp, kaut kur, tev ir 2 dienas jābrauc iespējams līdz kaut kādai civilizācijai, lai tu tiktu atpakaļ. Tur nav varianta. Tu arī izsaucot to sospogu, nospiežot, ko tu vari izdarīt. Tev iespējams būs 1 vai 2 dienas jāgaida, kamēr tur kāds atbrauks tev savāks. Bet to izdzīvojot, tas, ja tādā piedzīvojuma ziņā, baudas ziņā, brauciens uz Turciju bija super baudāms, tad šitas ir kaut kas tāds, kad es eju cauri tām bildēm vai atceros tos, cik grūti un smagi bija, un tas ir tāds highlights. Ne visi to noteikti, ne visiem to vajag mēģināt, bet tie, kas grib sev pārbaudīt un ir gatavi uz pāris smagām dienām, tas ir tā vērts. Ja to var sagatavojies tam pienācīgi ar galvu, tad tas ir dzīves viens no skarbākajiem, bet skaistākajiem piedzīvojumiem. Tai to galvā sēž jau kāds nākamais posms, kur gribētos aizbraukt parasti ar šādiem te piedzīvojumu meklētājiem. Šobrīd nē. Vismaz ne šāds, jo pēc tās Kirgistānas, tad, man liekas, gadu vēlāk, tad es nopirku savu pirmo nopietno gravela ričuku un saslimu ritīgi ar gravelu. Un tagad es katru gadu izdomāju kaut kādas pāris gravel gongs, kur vietējās gongs man kaut kā nesanāk braukt, jo man nedēļas nogals parasti ir ar ģimeni, un es plānoju to ar ģimeni. Bet tāpēc es parasti vai 1 vai 2 kaut kāds ārzemju gongs izdomāju, kas ir atkal tie mani sezonas burkāni, daļa kā es trenējos, daļa kā es to daru, un uz kurien aizbraukt un arī paskatīties, kā notiek ārpus Latvijas robežām tās lietas, satikt savus ārzemju draugus, čomus, kas ir sākot ar minidromu un redhook laikiem, un tie cilvēki, viņi jau arī no riteņiem nekāp nost, un viņi joprojām tādā virtuvē ir, un mēs tur 10 vai 15 gadus vēlāk visi satiekamies tur Spānijas Žironas Trakus gonkā, un visi ir baigi priecīgi, un visi joprojām uz riteņiem, tikai savādākiem. Tā kā visi mēs slimojam ar vienu slimību beigās. Un, tas gravels vienkārši vienā brīdī pārņem tev to
vēlmi atkal braukt varbūt kaut kādu tādu traku ultru, bet es zinu, kad ik pa brītiņam, ja man nebūs kaut kādi plāni vienu gadu braukt kaut kādas gravel gonkas, visticamāk, es atkal uztaisīšu kaut kādu savu atvaļinājumu braucienu, ko es īstenībā 2 gadus atpakaļ, tas bija pirms es mēģināju trakas gonku. Pirms es biju paņēmis pirmo savu graveli īsto gonku, aizbraucu uz Spānijas traku, es tad uztaisīju vēl vienu braucienu no Milānas līdz Barcelonai, pa Turīnas, Nicas, tur rallī ceļiem pa kalniem, kas bija arī hardcore, bet super jaudīgi un vēl viens lielisks atvaļinājums uz riteņa. Super. Pastāst vēl par, ja atgriežamies nedaudz atpakaļ uz Latviju, par to Banāna Republiku, Gravel banāna, kas tas daudz tā kā mēģina sarast, kāpēc tas banāns, vai ko jūs tur tāds slēptais klubiņš braucat izbraucienos tāds, bet pozitīvā ziņā, nekādā veidā negatīvi. Banana Republic Gravel Club. Tā tas, es nezinu, es to izdomāju. Vienkārši izdomāju, jo man likās, ka mēs esam kaut kur atkal bišķiņi atpalikuši, kad sen jau visi visur Rietuma Eiropā brauc visādi forši gravel klubi un ne tikai gravel, arī šoseis, un kad ir tie tādi kvalitatīvi forši kopbraucieni, kur sanāk grupiņi ar cilvēkiem, jo man tas mērķis nekad nav bijis dabūt tur maksimāli milzīgu cilvēku skaitu vai masu, un tagad es to masu mēģināšu kaut kā operēt un kustināt un droši izbraukt no Rīgas ārā, droši tikt visiem krustojumiem pāri, un, jo kādam ir jāuzņemās par to atbildību, un, ja kaut kas notiek, tad kas to organizē? Kāds to organizē, jā. Bet tāpēc es viņu gan sākumā un joprojām to Banāna Republiku turu slēgtu. Viņi gan sākumā bija ar bišķiņu citu domu, kad es aicināju, tur nekāda šķirošana nebija. Visi, kas ir gatavi braukt, viņi apzinās to tādu diezgan mierīgu tempu, kādā mēs tur braucam, un tāds bija plāns. Un kaut kāds pirmais gads, man liekas, arī diezgan mierīgi tās labā Z2 pagāja. Un tad vienkārši atkal laikam ejot atsījājās tas, kad ir tie vanabī braucēji, kuri nopērk un es arī braukšu, jo kādreiz bija stilīgs fiksīts, tagad stilīgs ir gravels un es braukšu. Un tādi ir visos laikos un visās kultūrās. Un tad pēc gada viņi atsījājās. Paliek tādi nopietnāki džeki, kad vai ar ambīcijām, vai tādi, kur piedalās regulāri tur vietējās sacensībās, un ne tikai vietējās sacensībās. Un tad tu jūt, kad ar katru reizi džeki un arī dāmas, mums nav tikai džeku Banāna Republika, kad visi ir gatavi braukt bišķiņā ātrāk. Ok, temps kāp, nākamreizīt atkal ir bišķiņā ātrāk. Un tad tu kaut kādā vienā reizē apzināti uztaisīji diezgan tādu ātru apli, kur nav tur kaut kādas tehniskas takas vai kas. Un tad tā bija tā reize, kad mēs sēžam tanī bariņā, visi pa Grantenu uz 40 brauc. Un es domāju, ok, pirms 2 gadiem, ja kāds man pateiks, ka Banāna Republika brauks šitā un smuki visi mainīsies un tā kā peletonā. Un tad, ok, ir reizes, kad iespējams mēs tur 70% nobraucam sarkanajā zonā, bet es uz to skatos tā, ka tas tev, ja tu trenējies un gatavojies tur sacensībām, tas tev baigi nepalīdzēs palikt stiprākam sacensībās. Bet tas tev super palīdzēs braukt grupās sacensību tanī režīmā, jo mēs principā tur ir reizes, kad vienkārši visus tos aplīti nobraucam tādā sacensība režīmā, un tur ir jāmāk viņā atsēdēt, jāmāk viņā tā kā lasīt otrus braucēju, gan priekšā, gan aizmugurē. Protams, paretam notiek arī mums tur kāds aizķeršanās un kritieni, bet jā, tas tehniskai braukšanai pilnīgi noteikti ir tikai plus, un
Nu, es ceru, ka nebūs tā, ka mēs tur bezgalīgi augsim ātruma ziņā un kāps. Nu, nē, tas ir jāpiebremzē. Un tagad ar jauno sezonu man un Brooklynai ir plāns, ka mēs Banāna Republika nepazudīs, bet būs arī vairāk tādi publiskie kopbraucieni. Nu, mēs jau ik pa laikam arī organizējam visiem pieejams grupu braucienus, bet tur tā problēma ir, ka tad parasti sarodās tur tik daudz cilvēki, kad tu nevari pateikt, ok, puse brauks, un šitie, man liekas, ir lēni, vai šitie man nepatīk, šitie nebrauks. Nu, ja tu organizē publisku, un tu rēķinies, tev atbrauks 70 cilvēki, tad tev viņi ir jāved arī tādā aplītī, bet 70 cilvēks droši izvest, nu nav tas, kas izvest 15 Banāna Republikas džekus, pa kuriem tu zini, ko kurš dara, vai ko kurš māca, vai nemāca, vai cik ātri viņš var pabraukt vai nevar. Tā kaut kā ar tiem grupraidiem. Domāju, ka tas ir superīgi. Man ir foršs kaimiņš arī, kas man jautā, nezinu, kur ir tāds grupraids, kur varētu izbraukt tik nedēļu, ja, kas palīdzētu motivēt arī. Jo kādreiz tev vienīgi ir grūti, varbūt vai tev nav tā komūna, ar kur tu varētu izbraukt vai nespēj piespiesties, tad tas grupraids, man liekas, ir superīgs, ar kuru var tā kā noteikti novēl jums to, lai izdodās nākamajā sezonā realizēt. Bet, ok, pirms mēs ejam vēl pie dažiem jautājumiem, kas mums ir palikuši, mums ir viena mini-spēlīte, ko mēs labprāt ar tevi uzspēlētu. Tāds jauninājums mums ir zem ķīveres. Mēs esam atraduši no kaut kādiem vecajiem Instagram arhīviem, un mūsu spēcdienesti ir atraduši kāds bildes, un tev būs tādā kontekstiņš viņām jāiedod, ja? Kurā mums tikai kamerā, šitajā mums būs jārāda. Ok, mums sākumā tev parādīsim kamerai, kas tā ir pa bildi, ja? Mēs aptuveni saprotam, ja? Instagramā var atrast, un tad tev ir šāds te noraksturojot, ko tu labi uzēd tur vakariņas ar ķēdīti. Jā, kas tā tas kontekstiņš, nu, īsumā super gari neizpulstot. Patiesībā šī bilde ir, tā ir ļoti, ļoti labs un garš stāsts. Tas ir Trufix Crew jau šeit bija, Brooklyn vēl šeit nebija. Un šis bija laiks, kad es, Ingmārs un Arturs, Trufix Crew dibinātāji, mēs domājām, visādas lietas, ko mēs varētu darīt. Un mums šī periodā bija ideja par to, ka mēs taisīsim ričuku žurnālu. Žurnālu par ričukiem. Mums bija tāds ambiciozs plāns. Un ideja lieliska, bet labi, ka mēs to nedarījām, jo es domāju, mēs vienkārši pēc gadu vai diviem digitālajā pasaulē būtu jau sen aizrījušies. Un skaidrs ir forši šķirstīt to žurnālu, bet šī bildē es esmu izmēģinājuma trusīts, jo mēs gatavojām fotosesiju un mēs braucām ciemos pie Mārša Stromberga. Un patiesībā Mārim Strombergam ir tieši tādas pašas bildes ar šādu šķīvi, ar zobratiem, pedāļiem, ķēdēm. Šis bija tā kā izmēģinājuma fotošūts priekš Mārša Stromberga. Atrod atšķirības ar Mārša Stromberga aptuveni. Varētu būt. Ļoti labi. Ejam tālāk. Otrā bilde mēs parādām, jā, šī tāds kadriņš mums ir, jā. Labi. Šī tāda mēs vēl atradām. Ok, šī bilde ir no 333 trases. Pasākums, tas bija Playground festivāls. Tas bija 333 Playground festivāls, un mēs tajā festivālā taisījām kritēriju sacensību. Jo šis bija laiks, kad es jau braucu Red Hook kritērijumu, un man bija skaidrs, ka man arī Rīgā ir jāorganizē kritēriju gonkus. Un Playground festivāls bija izcila vieta, kur to darīt, jo tur bija trase, tur nebija jānorobežo ceļi vai kaut kas no kaut kā. Tur bija viss kā uz paplēts un bija super labs pasākums. Ideāli. Ejam tālāk. Nākamais te ir Toma izmēra velospēds, jā. Lūdzu. Šī bilde ir no Ķīpsales izstāžu hāles. Jā. Tā ir laikam vienīgā reize, kad Brooklyn ir piedalījusies outdoor izstādē, kur visi brauc savas aktīvās, ne tikai riteņi, tur ir visi supi un dēļi un viss kaut kas. Un mēs līdz tam bijām bijuši, mēs regulāri braucām uz Berlīnas izstādi. Man bija priekšstats, ka Rīgā būs līdzīgi tā kā Berlīnē, kā tu tur aizbrauc, tur ir visādi brendi, tur brendi meklē dīlerus, tur ir tā kā distribūtori lielie, kas meklē arī dīlerus un klients.
un ka te būs tāpatās. Un mēs tā kā gatavojāmies tā kā priekš Berlīnu, un mums tur bija divāniņš un televizoriņš, un bija savas lietas izlikts. Un tad mēs sapratām, ka, oh my gosh, tu vienkārši visi atbrauc ar saviem konteineriem un pa 50% atlaidi vienkārši iztirgo pirms sezonas visu, ko var iztirgot. Mēs tikai idioti tur sēdējām. Izcili. Labi, ejam tālāk. Jā, šī atbildīt. Labi. Te tāds gads dzēriens izstās. Jā, šī ir diezgan zīmīga bildīte. Tā, principā, tas ir noslēgums fiksīšu ērai. Tā ir pēdējā Red Hook kritērija gonka Milānā, un es pēc finiša ar recovery dzērienu. Ideāli. Ejam tālāk, dod tā, šitā te hop, mēs te samiksējam kaut ko. Šitā atbildīt, jā? Ok. Jep, es ar savu cīņu biedru Jānu Višaru, mēs Kirgistānas kaut kādā, es pat aizmirsu jau kurā pilsētā, nekurienē finišā apbalvošanas ceremonija, kāpēc tur ir tas kucēns, es vairs neatceros. Tur vienkārši daudz savais zirgi un suņi ir uz visiem stūriem, jā, un mums pie piedestāla bija kucēns. Izcili. Labi, ejam vēl mums pēdējās divas mēs izlaidīsim. Šī, man liekas, tāda vēsturiskā, te mēs atgriežamies atpakaļ droši vien. Jep, šis ir minidroms, šis ir, ja es nemaldos, Berlīnas minidroms. Minidromu sacensības, vienas no. Kā man gāja? Neatceros, visticamāk, ka es zinu, kā man gāja. Bet šis bija arī tāds, kā notika tās visas sacensības. Šis bija Ričuks, jā. Šis bija, šajā laikā es braucu, man sponsorēja amerikāņu Black Market bikes riteņi. Tas bija arī super stāsts un piedzīvojums, kā es tik līdz kaut kam tādam. Man laikam, kāpēc Brooklyn ir tāda, kāda viņi ir, un varbūt tas nav izcilākais biznesa paraugs, bet tad, kad es skatos to pašu sākumu, kā es nokļuvu tanī Red Bull minidromā, ar ko man sākās, nezinu, kļūšana par amatieru atlētu un mana uzņēmēja darbība, respektīvi Brooklyn, principā tur tanī sākumā varēja būt jebkurš. Jebkurš 20-gadīgs jaunietis vai pat jaunāks, tikpat labi. Es vienkārši kaut ko pamēģināju, sāku darīt, un man tas tik ļoti paķēra, un es joprojām tanī iekodies ar zobiem un nagiem, un man gribās tā kā pavērt tās durvis vēl plašāk, un lai tas ir pieejams vēl vairākiem cilvēkiem. Un vienkārši tas ir message, kad manā vietā šeit varēja būt jebkurš. Es tenī brīdī savu noticēju un gāju uz maksimumu, un te man tas ir aizvedis un joprojām veda kaut kur. Es nedomāju, ka jebkurš tur tomēr liels darba spējas, kā mēs pārnājām ar Oskaru Muižnieku, darba spējām jābūt, un domāju, ka jebkurš to nevarētu. Protams. Tā, un pēdējo mēs palaidīsim, kur mēs aiziesim arī tālāk. Te ir žurnāla vāk bišķiņ citādā fonā. Jā, te mēs visu mana ģimene, mēs viņu saucam par mūsu lauku būdu. Viņa joprojām ir būda meža vidū nekurienē Zaubē, kas ir mūsu brīvdienu māja, kur mēs esam katru brīvu brīdi, katru nedēļas nogali. Un principā tā ir vieta, kur mēs pa nedēļu visu laiku sapņo un domā, kad tu nonāks tur. Un, jā, tā ir mūsu pasaulīte un man ģimene. Super, paldies. Un pie tā mēs arī mums vēl paši jautājumi tev palikuši interesanti, kas varbūt nedaudz ārpus konteksta kaut kādā brīdī. Jums mājās ir zirgs, vai ne? Lauka mājās. Kā zirgs? Es saprotu, tur suns, kaķis, jā, vēl tur kādam tur ziltiņas vai kaut kas, bet zirgs. Un nāk jums iekšā arī tajā lielajā mājā, cik var no taviem Instagram storijiem noprast, un viņam ir atsevišķa māja sev, ko jūs uzbūvējāt, man liekas, šovasar, vai ne? Zirgs. Zirgs. Mūsu ģimenē zvēriņi ir svēta lieta. Tas, kad pirms cik gadiem, jau es vairs nevaru precīzi pateikt, bet mums visi zvēriņi paši pie mums ir atnākuši. Pirmais bija kaķis, kas atnāca bildē redzamajā lauku mājā Zaubē. Mums no sākuma atnāca kaķis, pēc 2 nedēļām mums bildē redzamais sunis atnāca, kuram vārds arī ir sunis, jo tad, kad viņš atnāca, viņam bija apmēram 1,5–2 gadi.
Un tad pirmajās nedēļas nogalēs viņš ir pie tevis atnācis un projām neiet, un mēs ar viņu dzīvojamies, bērni dzīvojās. Un tā kā sajūta, ka viņš būtu mūžīgi ar mums jau bijis no dzimšanas klāt. Un viņš ar tevi dzīvo, tu zini, ka viņam noteikti ir saimnieks, viņam ir savs vārds, bet tu nezini to vārdu. Tāpēc mēs viņu saucām par suni. Un tad, sanāca tā, ka tas viņa īstais saimnieks pāris nedēļas vēlāk mēs noskaidrojām, kas ir viņa saimnieks. Viņam vienkārši tur savā starpā nav kontakts, un tas suns meklēja laimi, un viņš atnāca pie mums, un viņš vairs negāja projām no mums. Un viņš atļāva mums viņu paturēt, mēs viņu oficiāli pārrakstījām, un pie pārrakstīšanas pasē arī tika pārsaukts, viņš no rekša kļuva par suni. Viņam tagad oficiāls vārds ir sunis. Tā kā mums visi zvēriņi paši ir atnākuši, un ar zirgu neticēs, bet arī zirgs, principā pats pie mums nonāca, jo viņam tas stāsts varbūt bišķiņ savādāks, jo viņam bija savs aploks un brāļi, māsas, kurā viņš dzīvoja, bet par cik viņš tāds jaudīgs un ar perspektīvu zirgs, tad vecie ērzeļi izdomāja, ka šito džeku mums nevajag, mēs viņu stumjam ārā no bara, un viņš ir savvaļas zirgs, pietiekami pašpietiekams, var dzīvot arī savvaļā, un tad vecie ērzeļi viņu izstūma ārā, un viņš šajā vasarā apmēram mēnesi viens pats dzīvoja pāris kilometrus tālāk uz vienu lauku. Un tā viņš tur dzīvoja un rokās nedevās, un saimnieki, tiem, kam tie zirgi pieder, viņi arī viņu nevarēja dabūt atpakaļ. Pa nedēļu vasarā, kamēr brīvlaiks Elīna ar bērniem dzīvo lauku mājā, un viņi brauc pie Pītera, viņam vārds ir Pīters zirgam, pie viņa draudzēties, un tad bija jau izveidojies kontakts, un mēs izdomājām, ka mēģinām viņu pie sevis atfīrēt. Mums bija tehnika, kā mēs viņu transportējām, un tagad mums ir zirgs, un mēs viņu esam pilntiesīgi pārņēmuši savā apgādībā ar iepriekšējo saimnieku atļauju, jo viņš ir no bara izstumtais. Un Pīters tagad dzīvo mums, sētā. Tā kā, man ir zirgs. Un šis ir zirga gads. Es esmu zirgā, es arī visiem pārējiem novēlu būt zirgā, ne tikai uz Ričuka. Man gribējās noslēguma jautājumu, bet man liekas, ka šis ir ļoti labs, lai visiem būtu zirgā un nākamais gads būtu zirgā un ar tādu entuziasmu, un kā tu darbojies, mēs tikai visu varam mācīties, un to arī tev novēlam nākamajā gadā. Mums tāda oficiālā daļiņa ir noslēgusies, bet mums ir daži ātrie jautājumi, plus vēl skatītāji jautājumi. Aiziet. Jā, klausies, mums viens jautājums pareizi aizmirsu. Mums ir baumas pakliduši, kad Brooklyn pārvāksies kaut kur. Vai tas ir official, non-official, vai kā tā situācija? Laikam šī varētu būt tā pirmā reize, kad es ne tikai savam tuvākajam draugu lokam to stāstu, bet Brooklyn pavisam drīz pārvāksies uz jaunām, plašākām telpām. Lai arī šīs telpas ir foršas un te viss ir forši un mīlīgi, tas būs vēl foršāks un vēl beidzot daudz lietas būs speciāli taisīts priekš veikala vai veloservisa, tādas foršas lietas, ko cilvēki jutīs un varēs arī izmantot nākot ciemos. Un mēs būsim Veldzes radošajā kvartālā un ļoti netālu tur, kur mēs tagad jau esam. Tā kā pavisam drīz būs Brooklynē jauna mājas vieta. Tā kā, ja kāds nāk uz Stabielu un mēs te neesam, tad zinat, ka mēs esam Veldzes radošajā kvartālā. Cik ilgi? Aptuveni pēc ilga laika jūs varētu būt? Visticamāk, kad marta vidū mēs jau būsim tur. Un, skaidrs, ka sociālajos kanālos mēs par to paziņosim, un gan jau, kad būs arī kāds mega grand opening pasākums un iespējams pat pirmais 100 km coffee challenge. Nevar zināt. Ja būs plusi Latvijā, un Jā, būs plusi. Starp citu, atkāpēji, kad mēs nācām iekšā, Toms normāls Ričuk, te minās, kas mums fonā ir, teicu, es savu nomīšu, un tad tikai sākam. Sorry, kad lik jums gaidīt. Nē, to mums nelika, viss bija pēc plāna. Ok, ātrie jautājumi, tikai viens vai otrs, mums daži ir. Brīvība vai stabilitāte? Abi. Brīvība kopā ar stabilitāti. Tieši tā, tas, tad tu esi zirgā, come on. Nauda vai laiks? Kas tas tāds ir? Laiks, come on. Laiks, jā. Solo brauciens vai grupas nauda reids? Taču var ātri notriekt, un tam nekāda jēga nav. Solo brauciens vai grupas reids? Solo.
Solo? Solo. Okay. Es tad nebrauktu viens uz Turciju, vai es nebrauktu Man patīk būt cilvēkos un cilvēki apkārt, bet tad, kad tu esi viens, tu esi karalis savam laikam, tu dari, tempam. Ko gribi, brauc, celies, stājies, tā kā baudi. Pilsēta vai grants? Grants. Un ko tu nekad vairs neatkārtotu? Baigi sarežģīts jautājums. Baigi sarežģīts. Ko es nezinu, man nav tādas. Es līdz tam vēl neesmu ticis. Tas vēl, es ceru, ka tas būs vai vienkārši tas nebūs. Pārējiem pie skatītāju jautājumiem. Pirmais varēs minēt, kas to ir uzdevis. Toms esot sācis skūt kājas beidzot. Kā tas notika? Tā ir? Es šobrīd man nav skūts kājas, bet es pirmo reizi dzīvē, visi riteņi velobraucēji, ja tu vēl esi tur nopietns un skaiti vatus un visu pārējo, tad tikai pasaka, ka tu neskuji kājas, visi domās galīgs amatieris. Es pagājušo gadu, tad, kad aizbraucu uz Spāniju, uz Trakas gonku, es no sākuma domāju, pa jokam aizsūtīšu Robim, manam darbiniekam, kolēģim, jo viņš man par to, ka tu brauci, kas bija? Man bija tas Maurten carbloaders, un viņš saka, nopietni, tu tā kā ņems to Maurten carbloaderu un neskūs kājas, un es vēl kaut ko ieķišināju, un es domāju, es aizsūtīšu viņam vienkārši video, ka es skūšu kājas, un beigās es noskūvu, un tā bija pirmā reize dzīvē, kad es noskūvu kājas. Pēc tam es pusvasaru arī skūvu kājas. Nezinu, redzēs, ko nākamā sezona nesīs. Kā domā, kurš tu uzdev to jautājumu? Visticamāk, ka Robs. Ingmārs. Tāpēc, kad mēs ar Ingmāru bijām Gonkā, un viņš bija liecinieks tam, ka es skūju pirmo reizi kājas. Ok, mums vēl viens skatītājs ir uzdevis gravel bike 1x or 2x. Varbūt tur ir kaut kāds, es nesaprotu, bet... Nu jau es teiktu, ka 1x, es vēl pats pusotru gadu vai 2 gadus atpakaļ vēl braucu ar 2x. Priekš Latvijas 2x arī ir ok, un ja tev sanāk diezgan daudz miksēt granti un asfaltu, tad 2x ir ok, bet tagad kopš ir 13 ātruma kasetes, tad tas 1x pilda tieši to pašu, ko 2x. Baigi latviski mēs runājam, bet jā. Bet ko tas nozīmē 1x, 2x? 1 vai 2 zobrata sistēma priekšā, un tā kā šobrīd, jā, ar 13 ātruma kasetēm 1x un... Pilnīgi pēdēk. Foršākais gravel maršruts Rīgas apkaimē? Nav tāda foršāko. Man personīgi ir tā, ka ir citreiz es uzģenerēju, atklāju kaut kādu jaunu virzienu vai ceļus, kur es pēkšņi neesmu bijis. Pierīgā tos ir arvien grūtāk un grūtāk atklāt, jo ir ne tikai ar Banāna Republiku, bet ar visiem treniņiem, man liekas, ka visas grantens ir izslīpēts. Bet pa brītiņam tu atkodi kaut ko jaunu, un tad citreiz saliekās kaut kāds jauns foršs aplis, un tad uz kaut kādu periodu tas tev ļoti patīk, kamēr tu viņu tur, nezinu, entās reizes nodrillē, un tad atklāja kaut ko jaunu atkal. Un tad ir kaut kādi periodiski tur mīļākie maršruti, bet viens tāds nav. Visi ceļi ir forši vienkārši. Vai tu to izbaudi vai nē? Apvienosim vienā jautājumā tavs sapņu velo, kur tu gribētu. Favorīts. Sapņu velo, tas arī baigi plaši. Labi, paņemam grāveli, pieņemsim šobrīd brauc ar grāveli. Vai tev ir jau tavs sapņu velo? Es domāju, ka man ir mans sapņu grāvelis, man ir track checkpoints, un man viņš pilda visas funkcijas, viss, ko es no viņa vēlos, viņš man pilda. Skaidrs, ka tu vienmēr vari paņemt kaut ko vēl vieglāku, dārgāku, bet vai tas ir vajadzīgs? Tas vieglāks, viņš visticamāk būs tur vairāk kā gonku ritens, viņš būs stīvāks, asāks, un ja tu gribi vienu foršu riteni, ar ko tu gan brauc ikdienas treniņus un minies uz laukiem un aizbrauc uz Spāniju, izbraukt 200 km gonku vai Islandē, tad man šis ir šobrīd mans sapņa ritens, un es pie tā palieku.
Un pēdējais jautājums arī varēs minēt, kurš tu uzdod, kuru skorpionu iesaki grāvēl iesācējiem? Rogrupu, veikalu Zaubē vai Pirelli riepu? Šitas gan varētu būt Roberts. Nu, nē. Tad Raigards. Nē. Šā vēl trešā tev iespēja pēdējā. Tāds influencers, jā, māk izteikties ik pa laikam. Baltais. Jā. Visas. Ja tu ar skorpionu riepu var iebraukt Zaubas skorpionā, klausoties skorpionu, un mazums tev vēl ir kaut kāds tetovējums uz skorpionu, tu esi vienkārši džedajs. Ar to arī mēs noslēdzam 5. Zemķīveres epizodi. Paldies tev, Tom, par foršo sarunu. Lai tev veicās 2026. gadā, un gaidām visus arī Brooklynē. Tiekās. Čau. Čau. Nu, super. Vajag labi.